Grāmata Derek Hašem, Visaugstā ceļš, autors Mošē Haim Lucāto. Iepriekšreiz mēs apskatījām par matēriju, ka matērija dota, lai cilvēks to veidot no materiālā uz garīgo. Un ka visaugstais deva gan robežu, gan kārtību. Robežu, ko nedrīkst pārkāpt, tā saucamo sarkano līniju, un kārtību, kas jādara, lai nonāktu cilvēks pie mērķa. Un ja cilvēks to visu ievēros, tad sasniegs pilnību. Bet ja neievēros, tad kritīs zem un beigās saņems sodu un būs pazušana. Un tas viss jāpanāk ar darbiem, ar ķermeņa darbību. Nepietiek ar to, ka domā vai jūt kaut ko, bet ar savu fizisko darbību ir jāveic šīs lietas. Viss. Garīgo dod forma, garīgais ir matērijā, tikai vajag robežās un kārtībā. Un tad tas dod garīgo formu. Tātad kārtība ir likumi, kas ir jādara uz pozitīvo, uz augšu, un robežas ir tas, kas ir aizliegts, un negatīvo uz leju. Un tātad mums te pasaulē ir 7 likumi, tātad 6 ir, kas aizliedz, un 7. dari ir šīs izveidot taisnīgu tiesu sistēmu, un kas zem tā viss attiecās. Bet ebreju tauta ir likumi dari 248 un robeža, kas aizliedz, kas nedrīkst pārkāpt, ir 365 aizliegumi, kopā 613. Un te iesaka autors, lai domā tikai par visaugsto un stāv pretī savām kaislībām un vājībām. Cilvēks radīs, lai pieķertos visaugstajam, lai uzvarētu savu tā saucamo iecer arā šo ļauno iesākumu. Un to nedrīkst aizmirst. Un, lai to visu panākt, jāizpilda visaugstā pavēles ir, ko visaugstais ieteic darīt un ko nedarīt. Un tātad visu, ko cilvēks dara, tas viss iedalās 2 lietās. Pirmais, visaugstā pavēļa izpildīšana, otrais, tas, ko dara savām vajadzībām. Un mums diennaktī ir 24 stundas, un 7 likumi un 613 ebrejiem. Mums ir tāda lieta, kad sadzīvē jau ļoti daudz laiks aiziet, un visaugstā pavēlēm paliek maz laika, jo mums vajadzīgs ir gan strādāt, gan ēst, gan gulēt, gan šīs ģimenes lietas, gan visādas citas lietas. Tās aizņem galveno laiku. Bet visaugstā pavēlēm paliek mazāk laika. Bet tad autors saka, ka izpildīt likumu ir nozīmē arī izpildīt gan visaugsto gribu, gan arī savām vajadzībām, ko dara. Arī tas ir likuma izpildi, ja dara normas robežās. Tas nozīmē pilnveidot sevi. Un te 2 tādi virzieni ir, par ko komentētāji te strīdās arī. Kad viena daļa komentētāji saka, ka Šulhan Aruf tas ir likuma krājums. Ja iesaka neinteresēties par likumu izpildes lietdarību, neinteresēties arī par balvu. Motīvs tikai, ka visaugstais pavēlēja. Un tas ir tā saucamais hasīd līmenis, priecēt visaugsto. Un tad iesaka neinteresēties par likumu jēgu. Te ir tas ņemts no Toras, kur Izraēla tauta teica, darīsim un tad sapratīsim. Tātad darīsim, neredzot šo likumu jēgu. Bet otri komentētāji grupa, kurām ban arī pārstāv saka, ka jāzina tomēr likuma jēga. Tad izpildīs pilnīgāk likumu. Te es gribētu teikt tā, ka mūsdienās cilvēks interesējas tomēr, kāpēc tas viss jādara ir. Un tāpēc mums ir tagad atvērts kabalas mācības, ir visādi kabala pasaules tautām ir.
Ļoti daudz šīs lietas tiek mācīts, un tas tieši koncentrē šo informāciju par dažādu likumu izpildes jēgu. Nu, arī par šo 7 likumu, kāpēc šie 7 likumi pasaules tautām ir jāievēro, ka tas ir arī kabalistiski noteikts, kas attiecas uz garīgām pasaulēm, ka šī likuma ievērošana vai neievērošana atstāja iespaidu uz šīm garīgām paralēlām pasaulēm arī. Tātad te Rambam saka, ka jāpēta likuma jēga tomēr ir. Bet šos priesteru likums un arī tempļa likums, tā saucamos, un arī korbanot likums, tā saucamos upuru likums, tos jau nevar izpildīt, bet viņi jāpēta, šī likuma jēga ir. Un viņi ir jāmācās, un kāpēc tas tā notiek viss, kāpēc viņi tika dot šie likumi. Šie likumi attiecas arī uz šīm darbībām garīgajās pasaulēs un procesiem, kas notiek šajās garīgajās paralēlēs pasaulēs. Tāpēc viņas ir pienākums pildīt, mācīties. Tas nozīmē izpildīt. Mācīties, tas nozīmē izpildīt tādus likumus, kurus nav iespējams izpildīt mūsdienās. Un katram pašam jāpēta arī kāds, katram ir pašam personīgs pienākums cilvēkam dzīvē, lai varētu tuvoties visaugstajam un pieņemt maksimālu labumu no visaugstā. Un ir tāda lieta arī, ka viss tas, kas aizņem mums visvairāk laika dzīvē, ko vajag priekš dzīves, ikdienas pienākumi, un darbs, un iztika, un visas šīs lietas, kas saistās arī ar sadzīvi, cilvēki pārbauda arī tur, kad nav likuma izpilde, kad ir darbs, atpūtas, miegs. Un svarīgi ievērot vidusceļu visur, arī ikdienas dzīvē, nekādas pārmērības, ne arī sev kaut ko aizliegt, gan tai ģimenes lietās, gan miegā, gan ēšanā, jo nedrīkst vajadzības iziet ārpus visaugstā gribas robežām. Nekas, kas aizliegts, bet tikai tas, kas vajadzīgs, lai uzturētu savu veselību, savu miesu, lai tā izpildu likumu. Jo Tora saka, ka arī ikdienā arī ir pozitīvais vai negatīvais, vēlams un nevēlams. Katru sekundi mums ir vēlams un nevēlams. Nekas nestāv, nekas uz vietas nekad. Vai nu atdalāmies katru sekundi no visaugstā, vai arī pietuvināmies visaugstajam. Nu, te ir teikts par tādu piemēru, ka, gulēt ir 8 stundas, tas ir vidusceļš. Bet, ja vairāk vai mazāk, tad mēs izējām no robežām ārā. Tāpat arī ar ēšanu, vai pārēdies vai nepaēdis. Rezultāts redzams ap 40 gadiem cilvēks sāk slimot. Bet ēd tik daudz, cik vajag, ar normu. Ja ir pārēdies, tad ir papildu porcija. Piemēram, te cilvēkam, kas ievēro pilnu Toras likums. Un ja cilvēkam ir kaislības uz ēšanu, piemēram, ņem papildu porcijas visu laiku, pirmais ir tas, jo kaislība arī attīst vēl jau vairāk, jo vairāk ēd, jo vairāk gribas, tad saka tā. Un otrais, ēdiens tiek izniekots, jo tas, kas ir papildu porcijā, tas nav organismam vajadzīgs, tas ir vienkārši liekas viss. Un tad arī cilvēks, kas saka tomēr svētību pie ēšanas, un tad ir iznāk, ka tukša visaugstā vārda izrunāšana, ja mēs pie papildu porcijas sakām svētību, tad tā ir gandrīz vai kā, nezaimot visaugstā vārdu, otrais likums, ja mums no kopienai skan. Tāpēc katru minūti cilvēks izpilda visaugstā gribu vai arī savu gribu. Bet mums vienmēr jāatceras, ka mums ir uzdevums dzīvē pietuvoties visaugstajam, un tas jāatceras katru minūti. Un jāzina, jāpēt, ko visaugstais no mums grib. Tas ir arī galvenais kritērijs ikdienas dzīvē arī. Visos ceļos iepazīst un kalpo visaugstajam. Jābūt arī miesas veselībā, lai varētu kalpot, lai varētu šo dzīvi nodzīvot pilnvērtīgi.
Un tad, ja tu arī ikdienā ievēros normas robežas, tad viss tas arī virzīsies uz pilnību, it kā tu būtu izpildījis gandrīz visus 613 likumus. Paldies!